Labrīt, māsas, brāļi, Jēzu Kristu. Es jūs sveicu šajā svētdienā, gan tos, kas esam šeit klātienē, gan arī tiešreiz skatītājus. Un ir prieks būt tā kunga namā. Un mēs varbūt kādi zinām, varbūt jau ir pieminēta glazna, kur Jēzus klauvē pie durvīm. Bet tām durvīm roksturs ir no iekšpuses. Un tad tas jautājums ir, cik mana un tava sirds šodien ir atvērta. Saņemt no tā kunga to, ko viņš katram mums ir sagatavojis. Un līdzīgi arī, kad mēs atveram no Dieva vārda, mēs lasām, arī tad, tanī brīdī Dievs mums vēlas uzrunāt. Un viņš klauvē pie mūsu sirds durvīm, vai mēs esam gatavi viņā klausīties. Un izlūksimies arī Dieva svētību šim dievkalpojumam, lai mūsu sirds ir atvērts. Un lai Dievs svētī mūsu katru. Lūksim, piecelsimies lūkšanai. Debes Tēvs, paldies Tev par šo žēlstības rītu, ka mēs varam būt no jauna Tavā namā, kad mēs varam nākt Tavā priekšā, kungs, un ka mēs varam lūgt Tev. Un debes Tēvs, paldies arī par to mieru, kungs, mūsu zemē, ka mēs tiešām varam būt brīvi kopā Tavā namā. Un lūdzam arī atver mūsu sirdis, kungs, ka mēs spējam uzņemt to, ko Tu katram mums esi sagatavojis. Un, kungs, arī dari mūsu sirdis tīras, piedod mūsu grēkus, lai nav nekas, kas stāv starp mani un Tevi, kungs. Patiesi šķīstī un ka mēs spējam klausīties uz Tevi, kungs, šajā svētdienā. Kungs, un ka visā varam Tevi slavēt, Tevi teikt, Tevi godāt. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Un tagad kopīgi slavēsim Dievu dziesmā. Nav nevienas domas, lai
tā kā ūdens straumē plūst tavs spēks. No jūras dziļumiem līdz debesīm sniedz tava mīlestība. Tā kā valens vējš, tā kā uguns liesma, tā kā ūdens straumē plūst tavs spēks. No jūras dziļumiem līdz debesīm sniedzas tava mīlestība. Un tev es sirdī atveru un pieņemu tavu mīlestību. Un tev savu dzīvi atdodu, jo tik daudz man nozīmē. Kā valens vējš, tā kā uguns liesma, tā kā ūdens straumē plūst tavs spēks. No jūras dziļumiem līdz debesīm sniedzas tava mīlestība. Un tev es sirdī atveru un pieņemu tavu mīlestību. Un tev savu dzīvi atdodu, jo tik daudz man nozīmē. Un tev es sirdī atveru un pieņemu tavu mīlestību. Un tev savu dzīvi atdodu, jo tik daudz man nozīmē. Jo tik daudz man nozīmē. Jo tik daudz man nozīmē. Daudz atvērsim savus bībeles un kopīgi lasīsim Apustuļu darbi, 1. nodaļa, no 1. līdz 9. pantam. Apustuļu darbi, 1. nodaļa, no 1. līdz 9. pantam. Pirmajā grāmatā Teofīla esmu stāstījis par visu, ko Jēzus darījis un mācījis no paša sākuma, līdz tai dienai, kad caur Svēto garu devis pavēles apustuļiem, ko bija izredzējis, viņš tika uzņemts debesīs. Tiem viņš arī pēc savām ciešanām ar daudz skaidrām zīmēm bija dzīves parādījies, un 40 dienas viņa vidū redzēts, runājis par Dieva valstību. Un tos sapulcinājis viņš tiem pavēlēja, neaiziet no Jeruzalemes, bet gaidīt Tēva apsolījumu, ko jūs tā, viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti ar Svēto garu pēc nedaudz dienām. Tad tie, kas bija kopā, viņam sacīja, kungs, vai tu šinī laikā atkal uzcels Izraēla valstību? Viņš tiem atbildēja, nav jūsu daļa zināt laikus vai brīžus, ko Tēvs nolic savā paša varā. Bet jūs dabūsiet spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsiet mani liecinieki kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samarijā,
un līdz pašam pasaules galam. To sacījis viņš tiem redzot, tika pacelts, un padebesis viņu uzņēma prom no viņu acīm. Āmen. Tas bija Dieva vārds. Un tagad aicinām bērnus nākt uz priekšā. Un aicināšu arī padalīties par šodienas tēmu bērniem. Jā, labrīt. Mēs šodien runāsim par piedošanu. Tā būs galvenā tēma. Tā kā tā tāda liela tēma, tad varbūt mēs višķi vairāk skatīsimies, ko Jēzus māca par piedošanu un kā viņš to skaisti parāda. Jā, un vēl iziesim ārā varbūt, bet gribēsiet iziet ārā? Nu, tad būs priecīga nodarbība. Jā, jauki. Piedot, māciet piedot, tas ir jauna bērna kājas, tas ir tiešām laba lieta. Un lūksim, lai Dievs svētī. Debes Tēvs, paldies Tev par katru bērnu, kas var būt Tavā namā un ka viņiem jau maziem esot, ka var mācīties Jēzu no Tevis, ka Tu piedod mums mūsu katru grēku un arī, ka viņi savā starpā, kungs, arī var piedot viens otram savus grēkus un piedot viens otram arī pārdarījumus vai kā savādāk. Kungs, patiesi svētī katru sirsniņu un lai runātu caur svētdienas skolotājiem, lai tiešām ir Tevis svētīta šī nodarbība. Kungs, un Tu lūdzu Jēzus Tavā vārdā. Āmen. Tagad laiks ir kopīgai draudzes lūkšanai, un kā viena no vajadzībām ir ziņa, kad vajadzētu lūgt par mūsu māsu Mildu Branti. Viņai ir atklāta kāda onkoloģiska saslimšana, un paturēsim viņu savās aizlūkšanās, arī savā ikdienā, un kā atgādinājums arī draudzē, ja ir kāda vajadzība, droši padalēties, jo vairāk lūdz, jo Dievs to redz, un tāpēc paturēsim arī viens otru savās aizlūkšanās, un aicinu arī pacelt balsi, kam sirdī lūgt, un par tām vajadzībām, kas mums ir, un arī tāpat par pateicību. Par pateicību katru dienu, un ka mēs varam no Dieva žēlstības to piedzīvot. Lūksim.
Āmen. Amen. Paldies, Tev, debes Tēvs, šajā rītā par daudzām labām dāvanām, ko Tu mums esi devis šajā dienā. Es pateicos, ka Tu mums šeit esi atvedis katru pa savu atsevišķu ceļu. Tā ir Tava mīlestība, tā ir Tava žēlastība. Paldies par Tavu namu, paldies par Tavu draudzi. Paldies, ka mēs varam nākt kopā, lasīt Tavu svēto vārdu, Tevi pielūgt un tuvoties arī Tavam tronim, lai atbrīvotos katrs viens no saviem grēkiem, no savām nastām, to, ko mēs esam runājuši, domājuši un darījuši nepareizi, tas nav tas Tavu svētā vārdu. Tēvs, es lūdzos, ka Tavs vārds šodien ir tas, kas pieklāvē pie mūsu sirdīm, pie mūsu prātiem, un ka mēs to ņemam vērā un arī varam darīt savā dzīvē, palīdz to mantot šeit. Es pateicos par to svēto vārdu, ko mēs lasījām. Es pateicos, ka Tavs dēls Kristus reiz nāca uz zemes, mira mūsu grēku dēļ, un aizgāja pie Tevis arī debesīs, Kungs Dievs, kur arī mūsu ceļš ticībā, uz Tavu žēlastību, uz Tavu piedošanu arī ved. Kungs Dievs, es pateicos, ka mēs varam to mācīties, ka mēs to varam lasīt, ka mēs to varam no jauna pārdomāt. Un es lūdzos, lai visu, kas šodien notiks šeit, Tavā vārdā, lai Tu to svētī, un lai tas piepilda mūsu sirds, mūsu prātus. Es lūdzu arī par tiem cilvēkiem, kas Tevi piesauc savā vainumā, savās slimībās, savā nespēkā, arī Kungs Dievs garīgajā nespēkā. Uzlūko katru vienu, īpaši par Mildu Tev lūdzos, arī par brāli Čimu, Kungs Tēvs, kurš ir pansionātā, Tavu žēlastību, lai ir ar viņiem, un arī vēl par tiem daudziem, kurus mēs nevaram šodien vārdā saukt, Kungs Tēvs, lai Tavu žēlastību bija. Kungs svētī savu svēto vārdu, kas tiks šodien pacelts. Āmen. Amen. Visvarenais Dievs, paldies, ka mums ir tā žēlastība, ka mēs varam Tavā priekšā nākt un ka mēs varam izsacīt visu to, kas ir sirdī. Un vispirms slavu un pateicību Tev par to, ka Tu savu žēlastību mums dāvā ikdienas, ka Tu dodi visu, kas vien nepieciešams. Un, Kungs, paldies arī par to, ka mums ir Tavs vārds, ka to mēs varam lasīt katru dienu. Un paldies, ka tas joprojām ir dzīvs. Debes Tēvs, paldies, ka mums ir tā iespēja lūgt Tev arī pēc tām fiziskajām vajadzībām, kas mums katram ir. Un īpaši šajā brīdī nesam Tavā priekšā mūsu māsu Mildu. Tur redzi viņas šo atklātu šī onkoloģiskā saslimšana, lai Kungs patiesi stiprintu viņu, dāvā viņai savu mieru, ticību, paļāvību visā uz Tevi, Kungs, ka Tu spēj dziedināt. Debes Tēvs, un ar par pāriem senioriem, Kungs, kas nevar būt šajā
brīdī tavā, kungs, namā un patiesi stiprini tu katru, iepriecini, kungs, lai viņi sajūt tavu klātbūtni, tur, kur katrs viņi ir. Debes Tēvs tiešām patiesi svētī arī tos, kas tev sirgst, patiesi dziedini, pieskaries, stiprini, atjauno debes Tēvs. Kungs, un arī lūdzu par tiem, kas kā citu iemeslu dēļ šodien nav tavā namā. Arī tu atklājies tu pie viņa, pie katra, kungs, un aicini būt arī uz priekšu tavā namā, kungs. Debes Tēvs, kungs, lai dari mūsu sirds atvērtas un kungs runā caur savu svēto vārdu uz mūsu šajā dienā. Vadi, māci mūs, veido mūs savā līdzībā. Kungs, un lai tavu žēlstība, tavu vadība arī visā uz priekšu. Kungs, un tu esi mūsu kungs un ķēniņš. Jēzus Kristus vārdā. Tevi godājam un tevi slavējam. Amen. Un arī tagad kādi ziņojumi. Un kā pirmais ir pēc dievkalpojuma lūdzu neaizējam. Atgādājums ir draudzes pilnsapulce. Droši blakus vestibulā ir kafija. Būs padraudzējamies, parunājamies un tad nāksim atkal kopā. Tad ir nākamajā sestdienā, 25. aprīlī, draudzes talka. Uzkopsim savu namu, lai tas ir no jauna tīrs un esat aicināti būt klāt. Arī vīri sakārtosim šķūni, lai tur ir, kā saka, stabila grīda. Un tad ir 3. maijā, 1. mēneša svētdienā būs kristības. Svinēsim kopā ar mūsu jauniem brāļiem māsām šo svētdienu, lai tas ir Dievu godam. Un 16. maijā ir Latvijas Baptistu draudzes savienības kongress. Joprojām ir iespēja pieteikties. Paldies tiem, kas jau ir pieteikuši savu dalību. Tā kā droši, ja kāds vēlas kā viesis būt, tad pienāciet un pasakiet pie manis vai pie Jāņa krasta, tad droši. Un arī iknedēļas, arī otrdien ir Alpas noslēguma nodarbība, kur svinēsim šo 3 mēnešu piedzīvojumu kopā. Un ir prieks, ka arī veidojas kādas grupiņas, kur pēc tam turpinās nākt kopā un arī paturēsim to aizlūkšanās, lai Dievs arī uz priekšu darbojās un tiešām, lai tas ir. Un trešdienās 19. ir psalmu lūkšana vakars, ceturtdienās 18.30 kora mēģinājums. Ja kādam ir balss skanīga, arī var pievienoties joprojām. Piektdienās trūcīgiem un maznodrošinātajiem zupa ir pieejama. Un svētdien 10. ir lūkšanas stundiņa pirms dievkalpojuma blakus draudzes mājā 1. stāvā. Un 11. kā ierasts dievkalpojums kopā ar svētdienas skolu. Tā kā. Un tagad ir kopīgi slavēsim Dievu un saliksim savu brīvprātīgo, labprātīgo ziedojumu Dieva valstības darbā. Visa radība
tagad un vienmēr, tagad un vienmēr. Visa radība reiz atzīst tevi, Kungs, lai manas lūpas vienmēr būs. Tu trīs vienīgais Dievs, Tevs Dēls un Svētais Gars. Tu esi Dievs, apbrīnojams Kungs, radītājs, visa valdītājs. Tev piederu, tevi cildinu, slavēts ir tavs vārds. Kristu mācītu, lai mani izglābtu, tev apiet apkārt nespēju. Ceļš un dzīvība, patiesība tu, Svētais Gars tu šeit, lai mani mainītu, labo darbu pabeigtu, līdz tevi skatīšu, tavu vaigu, Kungs. Tu esi Dievs, apbrīnojams Kungs, radītājs, visa valdītājs. Tev piederu, tevi cildinu, slavēts ir tavs vārds. Dzīvības Dēls, taisnība tu tēvs. Tu esi svēts, viltus tevi nav. Vienīgais Dievs, nav neviens kā tu, slavēts ir tavs vārds. Tu esi Dievs, apbrīnojams Kungs, radītājs, visa valdītājs. Tev piederu, tevi cildinu, slavēts ir tavs vārds. Dzīvības Dēls, taisnībā tu tēvs. Tu esi svēts, viltus tevi nav. Vienīgais Dievs, nav neviens kā tu, slavēts ir tavs vārds. Slavēts ir tavs vārds. Slavēts ir tavs vārds. Labdien! Laikam var sēsties, ja? Labdien! Es esmu Mārcis Kaņeps, kā bija afišā rakstīts. Un, jau esmu no Sabils. Iepriekšējo reizi, kad es te biju, visādi mēģinājumi atcerēties, kad tas bija. Man likās, ka ļoti sen, bet sanāca, ka tas laikam, kā mēs tur tā kā spriedām, ir
pirms Kristus, pēc Kristus ir. Un mūsu laikos saka, varētu mazliet pirms Covid un pēc Covid. Un es biju laikam tajā Covid laikā, kad bija ārā dievkalpojums. Kaut kad, es nezinu, vai tas ir sen vai kā. Un tajā laikā es vēl biju no Kandavas, bet biju uzsācis kalpot Sabilē, dibināt jaunu draudzi. Ja? Tad mazliet varbūt iedošu jums tādu maz atskaitīt no tiem laikiem, kā tam mums ir Sabilē gājis. Nu, jau es dzīvoju Sabilē uz vietas. Draudze, nu, ja tā ņemam valsts priekšā oficiāli nav nodibināta vēl, bet bibliski mēs esam. Jo, kā es saku, kur vārds saka, kur 2 vai 3 manā vārdā, kur Jēzus saka, tur es esmu, vai ne? Nevis manā, bet Jēzus vārdā. Tur draudz ir. Un tādā ziņā, jā, mēs esam draudzes Sabilē. Bet vēl topam. Bet labā ziņa tā, ka mums ir jau savs draudzes nams. Mēs neīrējam telpas, bet mums ir savs draudzes nams, kas ir mūsu mājvieta, kur mūs neviens nevar izzīt ārā, ja nu es vienīgi kaut ko sāku ne tā sludināt. Ja, tad var man bīskaps uzzvanīt un pateikt, Arti, zin kā, šit tā nav labi. Bet nu es cenšos. Ja. Otra tāda lieta, mēs tā mazliet parunājām pirms, es prasīju, nu kā ir šī draudzē, kaut kā skatos, jūs esat moderni, nu es sludināšu no planšetes. Ja, nebūs man pagājušajā reizē bija labs, jo man jāatzīst, ka man arī jau nāk tas mazliet vecums, kad man vajag palīga līdzekļi. Un no Bībeles vairs nevar tos mazos burtiņus salasīt. Ja? Planšetēs maz var bišķi palielināt. Tā kā es cenšos to procesu. Un vēl viena no tās reizes izmaiņas ir, kad nu jau es esmu opaps veselu gadu. Man gan vēl pie to vārdu jāpierod, jo es tā galīgi vēl nejūtos. Es jūtos vēl, liekas, nopietni. Bet tā tas ir, jā. Tas arī no tiem laikiem mainījies. Un kas ir interesanti, tad, kad Gunts man aicināja sludināt, es pēc tam domāju, man liekas, kad iepriekšējā reize Jelgavā, kad es biju, vai tik tā nebija arī pēdējā reize, kad es kaut kur ārpus savas vietas braucu sludināt. Un man pat nesen meita teica, viņa saka, tev vairāk nekur neaicina. Tu laikam nezinu. Es saku, ir jau ok, ka neaicina. Bet īstenībā es tā sapratu, ka tam ir iemesls, jo tad mēs sākām kalpot Sabilē, un man ļoti aktīvi katru svētdienu man nebija kas aizvieto. Man tur arī nācās vienmēr būt, jo nebija tā, ka es tur biju viens pats. Jauna draudz, kad dibina mums ir tas lieta, ka mums tiešām visi cilvēki pa lielam ir jauni kristieši, kuri reāli tevi nepazina Dievu, un tad viņi iepazina, un tad tev viņi jāmāc ir. Un mēs vienīgais varam lepoties ar to, ka man kristietis ar pieredzi ir bīskapa mamma nāk pie mums. Ja? Un tā. Un tagad ir tā, kad Gunts man aicināja, un ļoti labi sakrit laiks, man ir 4 jauni vīri, un es viņiem tieši biju tagad sācis likt sludināt. Mums svētdienās ir alfas kurs, jo mēs tādu mazu draudzīti, mums tas kodols tāds 15 cilvēki ir. Un mēs varam to alfas kursu mierīgi svētdienās taisīt. Un jā, es tieši šī mirklī alfas kursā es teicu džekiem, vīriem, atvainojos, jums ir jāsāk kaut kas arī darīt. Un man likās alfas kursā baigi foršā lieta, kur viņus iesaistīt, trenēties, sludināt. Ja? Un šodien arī sanāca tā, kad vienam no maniem dēliem arī debija sludināšanā, ja, tur Sabilē, un es ļoti mierīgi, es domāju, kas zina, jau varbūt man kaut kur atkal sāks aicināt, ja, tā kā man ir 4 vīri, kas man var aizvietot, ja. Tas mazs stāsts par mums Sabilē, kā bija iepriekš, ja, tad mēs tikko sākām, tur bija, ne tikko, bet darījām, baidījāmies, un viss kaut kas vēl mums nebija, tagad jau esam mazliet šā. Mazliet par mums, par Sabilu. Bet jā, par tēmu, par ko es mazliet gribētu parunāt. Labi, skatīšos šeit. Es tur uzliku spēks būt lieciniekam. Bet es vakar biju seminārā,
tieši es vēl nebiju līdz galam to virsrakstu noformulējis, un man Gunts atsūtīja, par ko, kā tu būs tas viss. Es varbūt gribētu mazliet pārsaukt, vienkārši būt lieciniekam, Kristus lieciniekam. Ziniet, es jums tā baigi nemācīšu šodien, kā te iegūt spēku, kā būt lieciniekam, vai ko darīt, vai ko nedarīt, un tad jūs būsiet spēcīgi. Es neesmu baigi spēcīgs tur vārdu skaidrojumos. Es vairāk varbūt no tādas savas, kā es esmu gājis cauri, dibinot jaunu draudzi, strādājot ar jauniem cilvēkiem, kuri tikko iepazīst vispār Kristu, ar cilvēkiem, kuriem ir ļoti smagas pagātnes, kāda varbūt man tā pieredze ir mazliet bijusi. Un kā es esmu beigās lēnā garā mazliet sapratis, kā tad būt par to Kristus liecinieku šajā mūsu kalpošanā, mūsu dzīvē. Jo jūs esat draudze jau ar pagātni, ar vēsturi, jums ir viss kaut kā gājis, ja? Gan labi droši vien, gan arī šad tad varbūt netik labi. Es teikšu godīgi, es neko baigi tā nezinu. Kaut ko es zinu par Jelgavas draudzi Mārts, man ļoti labi draugs ir jūsu iepriekšējais mācītājs, nākamais jūsu sludinātājs. Man arī ļoti labs draugs ir, ja? Un tas ir tas, ko es zinu. Un tad vairāk no tādas, es ceru, ka jums tas noderēs, kam es gāju cauri, dibinot draudzi pilsētā, kas ir ļoti smaga pilsēta, ar ļoti bēdīgu pagātni, kur cilvēkiem ir ļoti smagas pagātnes, ja? Un kā tur ir būt par Kristus liecinieku. Ja? Varbūt jums tas noder. Ja? Es ticu, ka kaut kas jau arī noderēs. Un to rakstvietu, kur lasīja, es vairāk tiešām gribu, lai jūs tā domājat par to vārdu būt, kur Jēzus saka, būsiet mani liecinieki līdz pasaules galam. Mums jāsaprot, tajā mirklī, kad Jēzus to saka, tad draudz kā tāda, viņi tikai formējās lēnā garā, tur viss notiek, Jēzus vēl ies prom no viņiem tulītām, un pēc tam jau tik sākās tā lielā formēšanās, kā tad Kristus draudzes formējās. Ja? Bet viņš saka, es došu jums spēku, un lai jūs būtu liecinieki līdz pašam pasaules galam. Tas nozīmē arī, ja runā līdz pašam pasaules galam, mēs arī tur ietilpstam. Ja? Un tāds jautājums būt par Kristus liecinieku, tas ir grūti vai viegli? Jautājums, kur dabūt spēku? Un vēl tāds jautājums, kas tad ir īstais spēks mūsdienās? Kā tas varētu būt, vai ne? Un tādai, varbūt baptistiem tas nav tik izteikti, bet tādai kristiešiem varētu būt, lielais spēks varētu būt brīnums darīt. Lielais spēks varētu būt dziedināt. Lielais spēks varētu būt izzīt ļaunos garus. Un tā, teiksim, daudz ticīgie tā arī pieņem un domā. Un es nenoliedzu, un Jēzus dod tādu spēku. Arī šodienā, arī šajās dienās. Es tam ticu. Un es esmu daudz piedzīvojis. Es šodien nestāstīšu jums par saviem brīnumu darbiem, ko Dievs mūsu kalpošanā darīs. Kaut kādus es pastāstīšu, ja? Bet es ticu tam, ka Dievs tādu spēku dod, un viņš arī tur rakstos saka, es jums došu tādu spēku. Un tomēr beigās, manuprāt, viņš sola citu spēku. Un, manuprāt, daudz svarīgāku un spēcīgāku spēku par zīmēm un brīnumiem. Un viņš sola, es jums došu spēku būt par lieciniekiem, sludināt par atgriešanos no grēkiem visām tautām. Mazliet iedomājieties, kāda jūs kāda dzīves situācija, kad jums kādam cilvēkam jākonfrontē un jāsaka par viņu grēku, vai ne? Tur ir vajadzīgs mazliet spēks. Piekrītat, vai ne? Tas nav viegli pateikt cilvēkam, viņš tev sās savu bēdu un tā tālāk, ja, un viņam pateikt, mīļais cilvēki,
tur kaut kas nav ar tevīm kārtībā. Ne? Tur vajadzīgs spēks. Nevienmēr mums ir spēki pateikt cilvēkam, tā kā konfrontēt viņu. Un galu galā, kā mēs paši jūtamies, ka mūs kāds konfrontē. Un pirmā reakcija parasti ir diezgan tāds dusmas, vai ne? Bet viegli būtu darīt brīnums. Tas viegli. Cilvēki priecājās par to. Aleluja, es topu vesels, jā. Aleluja, ļaunie gari iziet, vai ne? Bet nevienmēr, kad mēs konfrontējam kādu cilvēku, mēs redzam, ka tas cilvēks ir baigi priecīgs. Mēs redzam tieši otrādi. Pirmā reakcija nevienmēr ir priecīga. Ir stāsts, kur Jēzus izsūta 70 mācekļus, lai tie sludinātu. Un tur ir tas, ka viņš deva spēku dziedināt tiem mācekļiem. Viņš deva spēku ļauns gars izdzīt, daudz zīmes darīt un daudz brīnums darīt. Un es nemaz, kā jau teicu, es neapšaubu, ka arī šodien tas var būt, ka šodien tā nevar notikt. Ja runājam par brīnumiem, es uzsākot kalpošanu Sabilē, esmu daudz tiešām, es reāli daudz brīnums piedzīvoju savā kalpošanā, kur tu saproti savā spēkā, tu to neesi varējis darīt. Kur tu sēdi, lūdz, un reāli notiek. Ja? Bet es vairāk gribu tā pievērst uzmanību, uz ko mēs koncentrējamies. Piemēram, kur Jēzus izsūta šos 70 mācekļus un aizsūta misijas darbā. Es nolasīšu mazliet no Lukas evaņģēlija 10. nodaļas. Un tie 70 pārnāca un ar lielu prieku stāstīja: Kungs, pat ļaunie gari mums padodās tavā vārdā. Bet viņš sacīja: es redzēju sātanu kā zibeni no debesīm krītam. Redziet, es jums esmu devis spēku, ka varat staigāt pāri čūskām un skorpijiem un katram ienaidnieka spēkam, un tas jums nekaitēs. Tomēr nepriecājieties par to, ka gari jums paklausa, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Mazliet tā mācekļi varat tā padomāt: Jēzu, kā tu mums pats iedevi spēku, teici, ejiet, sludiniet, un tagad tu saki, nepriecājieties par to. Kā? Bet tā problēma droši vien, ka mācekļi uz to liek uzsver. Mums visiem cilvēkiem gribās redzēt tādas, action, atvainojos par izteicienu, vai ne? Un viņi saka: Jēzu, vai redzēji, pat ļaunie gari tavā vārdā paklaus. Bet Jēzus liek uzsver uz kaut ko citu. Priecājies, ka tavs vārds ir ierakstīts debesīs. Es teiktu, tā arī es savā kalpošanā esmu piedzīvojis brīnums, bet lielāks prieks mums arī tagad būs. Jums būs 1. maija svētdienā, kristības. Mums būs 1. jūnija svētdienā, vai jūnijā kristības, jo mums nav baseins, mums jāgaida, ka silts ūdens būs. Mēs abavā kristam cilvēks. Man ir liels prieks pēc kristībām, ka tie cilvēki tiešām ir atgriezušies. Es tiešām par to priecājos. Protams, man ir prieks par tiem brīnumiem, zīmēm, kas mūsu kalpošanā ir noticis, bet lielāks prieks man tomēr, paldies Dievam, es iemācījies priecāties vairāk par to, ka viens cilvēks dvēseli glābt. Ja? Un es esmu kalpošanā piedzīvojis fizisks brīnums, redzējis, kā Dievs darbojās. Vienu no tādiem pastāstīšu, kur kāda sieviete, neauglīga, daudzus gadus, vienkārši aizlūgšana. Un sieviņa aizlūdz par viņus, šī sieviete palika auglīga. Un notika Dieva brīnums, kur ārsts teica, tur viss slikti būs, bērniņam būs veselības problēmas, bet bērniņš vesels. Ja? Es tagad redzu sētā, skraida, viss kārtībā ir. Bet tā lielā problēma, kas, manuprāt, ir, es arī neesmu redzējis šos vecākus atnākot uz mūsu Dievu namu un pasakoties par to brīnumu. Saprotiet?
Un es negribu nosodīt ne vecāks neko, es vienkārši to, ka brīnums nav baigais arguments cilvēkam. Tā pirmajā eiforijā, jā, ok, bet pēc tam nav baigais arguments. Es zinu vēl citus stāstus, ko mēs esam darījuši, kā mums ir bijis, un es zinu, kur kādam cilvēkam, kurš grib taisīt pašnāvību, viņš jau to dara, viss process notiek, ja, un parādās Jēzus. Viņam pasaka, nedari to, es tavā vietā, un viņam reāli parādās Jēzus, parādā rētas, es par tevi miru. Un Dieva spēkā šis cilvēks tiek ārā no tās cilpas, vēl joprojām dzīvo, un arī nav jau tā, ka cilvēks uzreiz viss mainās. Nē, tā nav. Pat tā notiek. Un nevienmēr, tie brīnumi nav tāds, kas vedīs cilvēku vienmēr tuvāk Dievam. Paldies Dievam, šis puisis gan vēl cīnās, mēģina, mēs sazvanamies un runājam, ja? Bet liels cīņas vēl notiek. Un tā arī mēs kādreiz varbūt domājam, ko pilsētā darīt. Es nezinu par jums, ja teiksim, šeit Jelgavā, es vairāk par sevi Sabilē varu runāt. Un tā liekas, ja mēs te taisītu un notiktu, ja tur brīnumi un zīmes un pilsētu cilvēki atgriezties, tad cilvēki ticētu Dievam. Man liekas, labs piemērs jau arī šim ir spitālīgie, 10, kur gāja, 10 tika dziedināti, viens tikai pagriezās un teica, paldies. Ja. Bet es gan atzīšu šie brīnumi, kas ir bijuši mūsu dzīvē, mūsu kalpošanā, mūsu ģimenei, jo mēs sanākam tā kā visi ģimene esam tādi misionāri, un man visi ir iesaistīti dēli, meitas slavētāja, sieva tur es, ja, un principā tā ir mana komanda, visa mana ģimene. Un šie brīnumi ir mūs stiprinājuši. Jā, mani viņi ir stiprinājuši un pārliecinājuši. Un es atzīšos to, ka ir gadījies reizes, kad ar visu to, ko es esmu redzējis, kas notiek, es esmu šaubījies. Es esmu šaubījies par Dievu, es esmu šaubījies par ticību, bet kas mani turēja, visu laiku, tad, kad es atcerējos tos laikus, kad notikās tie brīnumi. Mani viņi stiprināja, tiešām. Gan tāda sajūta, ka Dievs tos brīnumus darīja manis dēļ. Lai es nepadodos, lai es nepagurstu un tā tālāk. Es tādu mazu vienu no brīnumiem savā krīzes mirklī varu pastāstīt, kad bija Covid, mēs bijām smagu darbu ieguldījuši pilsētā. Mums bija diezgan labs apmeklējums pirms Covid, un priekš mazas pilsētas, kur tikko sākuši, 20 līdz pat citreiz 30 cilvēkiem, kas mums ir ļoti ok. Un mēs visu kaut ko darījām, un tad uznāca tas, kas uznāca, un pilnīgi viss norakās. Pilnīgs, jo mums jau nebija nekā oficiāli, mēs nedrīkstējām neko darīt, jo mēs tādi nebijām nereģistrēti neko. Un es jau biju paspējis uz Zviedriju aizmukt, bija domāts, visas te met Latvijā mieru, visi ģimeni pārvākšos uz Zviedriju. Bet atbraucot mājās, man sirdī bija tā pilsēta, jo to es zinu ritīgi, kad Dievs man aicināja Sabilu. Tik skaidri Dievs ļoti reti runā. Tas bija tā, ka es sēdēju soli viens, tā kā ir balsība pateica, Arti, tev te jānāk ir. Un atbraucot mājās, uz Ziemassvētkiem, sagaidot jauno gadu, man jau bija plāns, ka es došos atkal uz Zviedriju. Man naudu nesamaksāja par to. Bet domāju, neko, meklēšu citu firmu, braukšu vēl vienreiz. Visi ģimeni iedzīvošos, braukšu prom. Bet sirdī bija tāds nemieris, Arti, bet Dievs taču tev aicināja uz Sabilu. Tu nedrīkst tā pamest. Un tas bija tāds, kas mani tirdīja, ja Dievs tev aicina, tu tā nedrīkst darīt. Tu nedrīkst pamest savu kalpošanu. Bet tajā pašā laikā es domāju, Dievs, bet kā? Bet mēs neko nevaram darīt. Neko nevaram darīt. Mums gan bija viena maza istabiņa, kur mēs ar palīdzībām palīdzējām, un tur tas brīnums notika arī tai sievietei, ja?
necilā istabiņā, neizremontētā, tur pilns ar humpalām un pārtikām un tā tālāk. Ja? Un tas ir vienīgais, ko mēs darījām, kur cilvēki nāca, un tad mēs ar viņiem kāds individuāls sieviņu parunāja, aizlūdz. Ja? Un tā, kaut kāda kalpošana mums vēl tā kā bija. Un tad bija tāds lieta, ka es Dievam teicu, es esmu gatavs turpināt šo misijas darbu. Es nezinu, kad tas viss process, kas pasaulē notiek, beigsies, bet man vajag vienu brīnumu zīmi no tevīm. Un tas bija izaicinoši. Es tā arī lūdzu, Dievs, ja tavs prāts ir, ka es šeit turpinu kalpot, tad izdara tā, ka mums šajā gadā, tas ir tad, ja, mums ir pašiem savs draudzes nams. Ja tajā gadā mums nebūs savs draudzes nams, es savu misijas darbu pārtraucu. Kaut kādā ziņā varētu teikt arī mazliet ultimāts Dievam, ja tā drīkst izteikties. Un es tādu lūkšanu sarunu manā Dieva bija, un ar visādām darbībām, jā, pēc 3 mēnešiem mums uzdāvināja savu draudzes namu. Es teicu, Dievs, skaidrs, man jautājumu vairs nav. Es nekādu Zviedriju vairs nebraucu. Es palieku šeit un gaidu, kas vispār notiksies. Ja? Un tad tālāk visādi brīnumi atkal notikās. Ja? Un, ziniet, un ir tāda brīnuma. Un Dievs atbild, reāli atbild. Jo es teikšu, man naudas nav, lai nopirktu draudzes namu. Man nav tādas naudas. Es pats strādāju celtniecībā, man ir zināma alga. Ja, man nav naudas. Es neesmu no tiem cilvēkiem, kurš māca piesaistīt līdzekļus, tādas lielas. Ja? Es teiktu, Dievs, ja tā ir tavs prāts, lai notiek. Ja nē, es nezinu, ko darīt. Un Dievs atbildēja. Un tāpēc ir zīmes un brīnumi ļoti bieži ir vajadzīgi, lai mūs stiprinātu. Lai mānu ticību, Dievs, nebaidieties lūgt, Dievs apstiprini mani. Un tā nav vienīgā reize par šo draudzes namu. Man ir tādas vairākas reizes, ka es lūdzu, Dievs, man vajag zināt. Apstiprini mani, kad tu esi ar mani, kad mēs ejam, kad es eju to ceļu pareizo. Vai ne? Tāpēc es teiktu, mūsu ticīgo, jeb kristiešu uzdevums nav primārais uzdevums nav dziedināt. Tas nav mūsu primārais uzdevums. Es ticu dziedināšanai, bet man pašam dēls ir invalīds. Invalīdu ratiņos. Viņam nesen palika 18 gadi, liels puika, ja? Bet es esmu piedzīvojis daudz brīnums, bet šo brīnumu es vēl nepiedzīvoju. Ja? Bet tas nav mans, kā ticīgā uzdevums dzīties pēc mana dēla dziedināšanas. Mans primārais uzdevums ir sludināt cilvēkiem labo vēsti. Būt par Kristus liecinieku. Ko nozīmē būt liecinieks grieķiski? Marķus, burtiskais tulkojums esot moceklis. Ne? Tas jau vairs neizklausās tik labi. Kurš grib mocīties? Pareizi, neviens taču negrib mocīties, es arī nē. Bet jāatzīst, citreiz ir kalpošanas, dibināšanas procesā, tur ir brīžiem, ko pamocīties. Vairāk ne fiziski, bet tieši galvā savā. Un tā kristietībā šis vārds moceklis mūsdienās nevienmēr būtu populārs, jo mēs varbūt kādreiz paši netīšām, tā labu gribēdam, kā mēs varbūt sludinām cilvēkiem. Es tā vienkārši teikšu, ja? Nāc pie Dieva un tev būs forši. Tāds. Vai arī nāc uz baznīcu un Dievs visas tavas lietas sakārtos. Šitos man draudzē, man nāk visādi interesanti cilvēki, un viņiem arī liekas, es atvedīšu to savu vīru, ja, kurš problēmas ar alkoholu, un viņam sakārtos visas lietas te. Es saku, mīļie, es jums neko nesakārtošu. Es jums varu būt palīgā līdzās būt. Bet ja tev ir tā problēma, tev pašam ar viņu jātiek galā, tu vari lūgt Dievam, Dievs palīdzi man. Tu man vari 3 naktī piezvanīt, kad tev vajag parunāt. Jā, es pacelšu klausuli, to es darīšu. Man tā ir bijis. Man zvana Džeki, Arti, man ir tā, es paceļu. Man nav problēma, tas ir mans, es uzskatu, pienākums, un tas ir tā, kā es esmu liecinieks. Izrādu tam cilvēkam to mīlestību.
Ja? Tad, kad cilvēks grib šņori likt kaklā, ja, tu pacel to klausuli. Ja? Dievs dod tādas situācijas, ka nav. Ja, un cilvēkam liekas, atnāc baznīca, tev viss sakārtosies. Nē, tad tikai sāksies. Vai ne? Un tas sakārtošana nav viegls process. Ja cilvēkam ir bijis smaga pagātne, tas nav viegls process. Tas var būt ļoti grūts process, un te ir svarīgi, kāds es esmu Kristus liecinieks tam cilvēkam. Es teiktu, ja nāc pie Dieva, tad viss jautrība tikai sāksies, un tā arī ir. Un es domāju, ka pa lielam jau, ne jau sliktu gribēdam, mēs lielākā daļa kristieši esam tā sludinājuši cilvēkiem. Nāc, viss būs forši. Ir jau forši, man ļoti patīk jūsu slavēšana. Viss forši, viss kārtībā, vai ne? Un tas nav pārmetums, ka mēs šādi mēdzam sludināt. Tas nav pārmetums. Es pats tā esmu darījis. Ja? Un tā varbūt arī vajag. Tik jautājums, vai mēs esam gatavi pēc tam kaut ko turpināt. Kāda vēl varētu būt pieņēmumi, kas ir labs liecinieks. Un droši vien jau lielai daļai liekas, tie jau ir tie, kas priekšā sludina. Šobrīd es, mācītāji, sludinātāji, evaņģēlisti, tie jau ir tie īstie liecinieki. Misionāri, tie jau ir īstie liecinieki. Jā, arī tie ir liecinieki, un tādi ir vajadzīgi. Paldies Dievam, ka ir tādi, dulli cilvēki, kuri nevar vienkārši mierā sēdēt. Es esmu viens no tiem, jo man jau tā, ka es izreiz sabilēju, tagad jau domāju, man ir 4 sludinātāji, varbūt jūs kaut kur varētu kaut ko tālāk darīt. Ja? Ir tādi cilvēkiem, kuriem nav miera, vai ne? Un tas ir labi, ka tādi ir. Bet ir labi, kad ir tādi mierīgie cilvēki, kuri paliek draudzē, un kalpo uz vietas draudzē. Ja? Visiem nav jāraujās prom. Mēs esam dažādi. Un tomēr, ja runājam par mūsdienām, šeit, kur Kristus saka, jūs sludināsiet līdz pasaules galam. Un mēs kā draudzi jau pastāvam no tiem laikiem vairāk kā 2000 gadus. Un kas tad mazliet varbūt, kas varētu būt tāds, spēks būt lieciniekam? Es vakar biju seminārā ar nosaukumu Pievilcīgs kristietis. Kā tas izklausās? Kāds ir pievilcīgs kristietis? Tāda pirmā doma varētu būt tāda, vienmēr zolīts, labi izskatās, piedienīgi saģērbies, nekad nevienu rupju vārdu nepasaka, vai ne? Tās ir labas lietas, es to neapstrīdu. Laipns, pacietīgs un tā tālāk, un tā tālāk. Tas tāds. Un mēs to sludinām, un tas ir labi, un mums jāmāca cilvēki tādiem būt. Tāpat mēs sludinām par lielo Dieva mīlestību. Ir sevišķi tagad ir sociālie tīkli, un draudzes, un kristieši, arī tur lieli plakāti. Nāc pie Dieva, būs labi, piedzīvo Dieva mīlestību. Viss būs forši, tavu dzīve sakārtosies, un mēs to sludinām. Un tā, es nesaku, ka tā nevajag, tā vajag. Mums vajag izmantot sociālos tīklus. Mēs cilvēks aicinām uz lieliem kristiešu pasākumiem, kur var piedzīvot Dievu, un tas arī ir labi. Es esmu viens no tiem, man patīk organizēt pasākumus. Es kādreiz nezināju, ka man tādas dotības ir, bet man patīk. Mēs ģimenes dienas organizējam lielas pilsētā, tur visu kaut ko mēs darām ar savu ģimeni un jau citiem kalpotājiem. Un tas ir forši, un tas ir labi, un tas vajadzīgs ir šie pasākumi. Bet es esmu nonācis pie tādas domas, tagad jau kalpojot Sabilē pāris gadus, dibinot draudzi, kad lielais pasākums vai dievkalpojums, uzaicināt cilvēku uz lielu pasākumu vai dievkalpojumu ir vieglākais darbs evaņģelizācijas procesā. Tas ir izrādās, manuprāt, es sapratu savādi, tas ir vieglākais darbs. Īstenībā norganizēt pasākumu pilsētai nav grūti. Es tagad to tā saku, jo man pieredze ir. Ne? Un tas ir vieglākais darbs.
ko mēs izdarām ar cilvēku. Uzaicinām uz pasākumu. Bet jautājums ir tad, kas notiek, kad paliekam viens pret vienu ar šo uzaicināto cilvēku. Tad, kad viņš ir atnācis uz draudzi. Kas notiek, kad viņš ienāk draudzē? Kas tad notiek? Kas notiek, kad mēs tos cilvēkus sākam iepazīt? Mēs uzzinām, ar kādām cīņām viņš cīnās. Kas notiek, kad mēs uzzinām, ka šim cilvēkam ir ļoti daudz atkarības? Tā vēsture. Ja? Kas notiek ar mums? Kas notiek, kad mēs uzzinām, ka tam cilvēkam ir rakstura īpašības, kas mani kaitina? Kas tad notiek? Un tad sākās. Es esmu Kristus liecinieks, īstais liecinieks. Ne jau tad, kad es uztaisu pasākumu. Kas notiek jau uz foršu kristīgu pasākumu, ierodas, teiksim tā, ne tie cilvēki, kurus mēs gaidām. Un šeit es varu tikai sev pieminēt. Es ceru, ka jums tā nav. Varbūt jums tā nav, cerams. Ziniet, tad, kad es sāku kalpošanu Sabilē, dibinu draudzi, ja tu iepazīsti to vietu, tur es ar futbolu nodarbojos amatieru līmenī, man patīk tas sporta veids, un es ar to iepazinu cilvēkus, un es redzēju tur, tas būtu foršs kristietis, tās foršs kristietis, tas ir pilsētā cienījams cilvēks, foršs kristietis būtu, mums būtu labums no viņā, ja, un viss tev liekas, es sapazinos ar visiem svarīgākajiem cilvēkiem pilsētā. Man visas durvis bija atvērtas. Bet no tiem cilvēkiem neviens vēl šai baltai dienai uz manu foršo kristīgo pasākumu nav atnācis. Un es esmu vīlies. Kā tad tā? Kā tad tā? Un atnāk cilvēki, es nezinu, kā lai to pasaka, no ielas. Kā Bībelē ir rakstīts, ja tur aicini tos, labi situētos, tad tie neatnāk, ja? Bet tad ej no tiem stūriem, no tiem pakšiem aicini visus tos, un atnāk šādi cilvēki. Un sākumā ir vilšanās, ja? Bet es caur gadiem, paldies Dievam, es mācījies, paldies Dievs tev par šādiem cilvēkiem. Un šeit es atkal esmu redzējis brīnums, reāls brīnums, kā Dievs var mainīt pilnīgi cilvēku. Es negribu nekorekti izteikties, bet jūs saprotat, ja? Līdz tam, ka viņš pieņem Kristu, viņš mācās, lasa Dieva vārdu. Ja? Cilvēks, kurš ubagojas un visa pilsēta viņu pazīst, kā viņi nekad nesauc vārdā. Mēs bijām pirmie, kurš šo cilvēku sāk saukt vārdā. Mēs aizrādījām cilvēkiem, ka mums tā jau ir tā tur. Mēs teicām, nē, viņai ir vārds. Un viņu jāsauc vārdā. Šis cilvēks atgriezās pie Kristus. Tā bija sieviete. Viņa pēc kāda laika pazuda no šīs pilsētas. Un paldies Dievam, jo vajadzēja nomainīt vidi. Mazliet, jo grūti tajā vidē ir būt. Un mums sūtīja bildes, ka šī sieviete mācās pucēties. Viņa mācās nagu skopt, ķemmēties. Ja? Tur vēl joprojām paspruk kāds vārdiņš ārā, vēl joprojām pīpēšana netika. Jā, tā bija. Bet šis cilvēks bija pieņēmis Kristus. Un viņa pēc kāda laika nomira, bet viņa nomira. Un es zinu, ka viņa pie Tēva debesīs ir. Un viņas bērēs bija mācītājs. Un šais bērēs bija visi šie pilsētas, kā lai saka, bomzīši, teiksim tā. Un viņi visi dzirdēja evaņģēliju. Vai nav skaists Dieva brīnums? Vai ne? Tā ir. Un cilvēkam nācās cīnīties par to, lai notiktu tas Dieva brīnums. Un man nācās mācīties, ka šis cilvēks no ielas, tad, kad es viņam dodu savu pārtiks paciņu, man nācās pieņemt, ka viņi mani nāk un samīļo. Ja es tāds zolīts, tāds paciņu, tur bībelīt mašīnā, viss tā kā vajag, kārtīgais kristietis, vai ne? Dod to paciņu, lai Dievs jūs svētī, ja?
Un cilvēks tādu mīlestību izrāda, viņi man nāca samīļot. Man tad nācās mācīties. Un paldies Dievam, viņi arī pēc tam nāca pie mums uz draudzi, un viņa bija tik forša sieviete, viņai, mans puika ļoti, viņai bija, neskatoties skarbo dzīvi, viņai bija palicis kaut kas, tāds, es redzēju, tur ir iekšā. Un tā bija tā sieviete, kas atgriezās, un viņai mans puika, viņa vienmēr nāca, viņa Arčiņ, man puika sauc Arts, un viņa saka, Arčiņ, es redzēju, tur ir mīlestība iekšā cilvēkā. Man vajadzēja mācīties mīlēt šo cilvēku. Ja? Tā tas notiek manā gadījumā. Es par sevi, es jums teicu, es par savu stāstu mazliet stāstīšu. Es jums vēl vienu mazu stāstu interesanti gribu izstāstīt par, kā es sludināju ļoti skaisti, kā vajag pieņemt visus cilvēkus. Ja, un es tā labi nosludināju, braucu Kandavā uz Maksimu, un tur viens tāds cilvēks, kurš vienmēr prasīja naudu un tāds, negribas satikties. Un es piebraucu pie veikala pēc dievkalpojuma, tikko skaisti nosludinājis, un skatos, šis vīrietis iet veikalā iekšā. Man arī vajag. Es iešu pa tiem plauktiem, tur tā aplinks, tā riņķi apkārt, lai tikai viņi nesatikt. Ja? Bet es tikko biju norunājis smuki. Es tur lavierēju tur pie tiem plauktiem, ņem to, ko tur vajag, man piespienu vai ko. Viens man uzliek roku uz pleca un saka, čau, Arti. Es pagriežos, tas ir mans šis cilvēks, ko es negribēju satikt. Un man momentāli, tā kā Pēterim galvā, kur Pēters noliedz Kristu, 3 reizes, man arī, Arti, ko tu tikko sludināji tur augšā un ko tu dari? Un tāda reāla situācija, ja? Kā Dievs mūs māca būt par Kristus lieciniekiem. Un tas ir kā būt Kristus lieciniekiem šajā laikā, kur viedokļu dažādības. Mēs internetā pilns ar gudrām uzrunām, tūkstošiem es teiktu. Un mēs arī viņus tā kā, klausāmies un mācāmies no tā. Un man patīk viena lieta, kad vakar tāda atziņa nāca, cilvēks var noliegt un apšaubīt visu, ko tu viņam stāsti. Jo viņam tā ir tikai teorija. Tas, ko es, teiksim, ja tagad runātu kaut kur, vai jums, vai citur, tā viņam ir tikai teorija, kas klausās. Viss Bībeles pamācības tam cilvēkam ārpus draudzes ir tikai un vienīgi teorija. Bet cilvēks nekad nevarēs noliegt tavu personisko pieredzi. Cilvēks nekad nevarēs noliegt tavu attieksmi pret šo cilvēku. To viņš nevarēs noliegt. Viņš nevarēs nekad noliegt, kā tu pret viņu esi izturējies. Vai ne? Ja es stāstu par mīlestību, viņš man var, viņš saka, es neticu, ka tu man mīli. Bet ja es izdaru viņam mīlestības darbu, viņš vairs to nevar noliegt. Tā ir. Tāpēc, esam uzmanīgi to, ko mēs sludinām. Un lai sludinātājs sakrīt ar mūsu darbiem. Tas ir kā būt par Kristus liecinieku. Tas nav viegls uzdevums. Es vēl vienu mazu stāstu par arī kādu cilvēku, ko mēs iepazinām, sākot kalpot ar ļoti smagu pagātni. Tad, kad mēs iepazinām šo cilvēku, viņai sejā nevarēja pateikt emocijas. Vispār, nekādas. Tu varēji runāt par mīlestību, tu varēji viņai aizvest palīdzību, tu varēji visu kaut ko darīt, cilvēkam vienāda seja. Akmens cieta seja. Bet forša, jauna, skaista sieviete. Sieviete. Un mēs tur visādi mēģinājām fiziski palīdzēt un tā, un mācījām, un teica, nāc, un visu kaut kā mēģinājām viņai ietekmēt. Un šī meitene pazuda no mums uz daudziem gadiem. Kad 3 gadus mēs viņus vairs neredzējām, mēs jau domājam, viss. Un mēs dabējām draudzes namu,
Un paldies Dievam, viņa lēnā garā tā kā pats sameklēja kontaktus. Un ziniet kā, mēs tagad šai meitenei vienkārši ļaujam nākt. Mēs viņus nemācam. Mēs nesakam, mēs tev palīdzēsim, vai tev malku vajag, vai kā. Nē. Mēs ļaujam šim cilvēkam vienkārši nākt, klausīties katru svētdienu, piedalīties mazā grupā. Un mēs esam, tagad ir tāds process, šis cilvēks, šis sieviete ir sākusi smaidīt. Mēs, kā sievas, ieraudzījām šo smaidu pēc tik daudziem gadiem. Wow, cik lēni tas notiek, bet notiek. Šī sieviete sākus mazajā grupiņā pateikt kaut ko, kā viņa saprot. Bet daudzi gadi ir pagājuši. Principā tik daudz, cik mēs Sabilē kalpojam. Un tagad viņa kristīsies. Tagad, jūnijā. Tas, man liekas, tāds, es domāju, ārprāts Dievs, paldies Tev par šo brīnumu. Mēs esam darījuši daudz brīnums, bet šīs brīnums ir kaut kas, kas uzrunā ar mani personīgi. Un tad es redzu, jā, tas ieguldītais darbs ir tā vērts, kaut vai lai viens cilvēks šāds atgrieztos, vai ne? Protams, naudas resursu ziņā mums ir līdzekļi daudz, tas vispār nav būtiski. Tur daudz resursu ieguldīt. Bet ja kaut viens cilvēks atgriežas, tas ir vienkārši, tā ir mūžība cilvēkam, vai ne? Un kā saku, tie glaunie un glamūrīgie vēl joprojām nenāk. Viņi mēs Facebookā citreiz liekam, es nedomāju neko sliktu par šiem cilvēkiem. Mēs visi esam glauni, glamūrīgi, ja, bet tā attieksme no tiem cilvēkiem, lai kādu neaizvainot. Un mums ir tā, ka mēs ieliekam, ka mēs kristījam, kristības ir bijuši Abavā, mums ir tāda ļoti skaista vieta, un tā pilsēta fonā ir tāda sena izskatās, un tad man cilvēki pēc tam saka, es eju vēl projām uz futbola treniņiem un apmeklēju viņus, un saka, man tāda, ziniet, kāda man teksts jādzird ir? Ja, jūs jau tur to vēlnu kristījāt, ko jūs tur viņus līdzinājāt? Jūs to vēlnu slīcinājāt, jā, mēs jau zinām, kāds viņš ir. Tā saka tie cilvēki, uz kuriem es liku cerības, ka tie nāks, ja, kuri nenāk vēl joprojām. Jā, tu to vēlnu tur slīcināji Abavā. Es jums zinu kā, tas vēlns vairs nededzina tev kūlu Sabilē. Viņš man prasa, kas ir labi, kas nav labi. Viņš mācās. Viņš vairs nedara tās lietas, bet tu vēl joprojām dari tās lietas. Tā ka tad viņš ir tev priekšā. Vai ne? Tas ir tas par vienu vīrieti mums tāds interesants vīriņš mums ir. Lai nav tā, ka tikai ar dāmām ir problēmas. Jā. Ar vīriem arī ir problēmas. Jā. Ar mums arī viss kārtībā. Mēs arī mēdzam problēmas sataisīt. Bet tā tas ir. Un tā es redzu šo būt līdzās, būt par liecinieku. Tā ļoti, man tas ļoti audzina. Ja? Es kādreiz biju ļoti asts cilvēks, kā saka, bībeli bliezējs, bet Sabila man pāraudzināja ļoti. Un es tādu varbūt mazliet personīgāk. Es nezinu par jūsu draudz, bet ja jums tas nodara, te ņemiet, bet es varbūt ko redzu publiskā vidē, kādu mēs esam citreiz Kristus liecinieki. Sociālos tīklos. Piemēram, kā jūs teicat, cilvēks var apšaubīt, noliek, ko tu stāsti, jo tā ir tikai viņam teorija. Un tu vari runāt par Dievu mīlestību, cik vien gribi, bet, ja ienīsti savu brāli un dzīvos nepiedošanā, tad cilvēks nedzirdēs tavus vārdus, bet redzēs tavus darbus. Tas uz mums attiecās. Mēs varam stāstīt cilvēkiem tos sīkos, cik gribam par Dievu lielo mīlestību. Bet ja mēs savā starpā ticīgie publiski kasamies, mēs varam kasīties, jā, tas ir normāli. Kristieši strīdās, tā tas ir. Es ar sievu arī strīdos, vēl joprojām. Ja? Abdivi esam kalpotāji, misionāri. Strīdamies. Bet jautājums, vai mēs publiski iztirzājam savus kaut kādas negācijas. Tagad moderni sociālos tīklos ir, vai ne? Cilvēki, esat dzirdējis,
Jūs tur gānaties, jā, bet jūs aicināt man uz foršu pasākumu. Netaču. Paldies Dievam, man tā nav bijis, bet es zinu, ko runā. Kā mēs varam gribēt spēku, būt Kristus liecinieki, kā jūs teicat, sociālos tīklos mēs gānamies. Un es domāju par to, piemēram, pa jums Jelgavu pilsētu. Pa lielam, būsim godīgi, cik cilvēki nezin, kad ir Dievs. Baznīcas, it sevišķi Jelgavā, es domāju, ļoti daudz ir. Visi jau zina, ko tas nozīmē baznīca. Tur runā par Dievu. Visi jau zina to. Lielākā daļa tomēr pieļauj cilvēku. Varbūt tiešām kāds nezina, kam tā ēka domāta. Bet pa lielam zina. Un tāpēc viņiem, bet viņi ļoti pēta, ko mēs darām. Cilvēki ļoti pēta. Man sabilē, kāpēc ir mūs pat sauc par sektu sākumā. Mēs pašā centrā esam, tur lielāks centrs, pašā sirdī mēs esam tai pilsētai, kur viss notiek. Un es dzirdu, cilvēki stāsta, te kādreiz bija tie un tie, izkrāpa dzīvokļus, tie 90. gadi, kad kristietība nāca tāds jaunas vēsmas, iekšā bija arī tādi gadījumi. Un viņi to atcerās ļoti daudz. Un viņi vēro, tur sakasījās tas un tas. Es tur aizgāju uz dievkalpojumu, tie tur viens otram bībeli met. Tādu gadījumu arī mēdz būt. Kā tad? Kā mēs gribam sludināt par Kristus mīlestību? Ja sastrīdamies, aizējam tur un sastrīdamies, vai ne? Varam sastrīdēties, tad par to nevajag tā, baigi. Var gadīties. Es teiktu tā, ja tiešām gribam mūsdienās būt Kristus liecinieki, nekas jau jauns nav izdomāts. Es zinu, ka ir visādi blogeri, kristīgie, nekristīgie, viņi visi kaut ko stāsta, bet man liekas, Dieva vārds sev diezgan labi pasaka visu, vēl joprojām. Tad, ja mums ir uz kādu brāli vai māsu dusmas vai aizvainojums, tad mums jāiet izlīgt. Lai mēs, tur jau tas spēks mums rodās, ja mēs izlīgstam. Ja mēs neesam izlīguši, mēs būsim vāji. Ja mums ir negants raksturs, tāds kā man kādreiz bija arī, tad nesakam, es tāds esmu. Ko man tagad darīt, vai ne? Bet mācies un trenējies būt pazemīgs. Un es saku godīgi, paldies Dievam, Dievs man iedod šo kalpošanu. Vēl joprojām jātrenējas, gan atzīšos, šādi tad nesanāk. Bet es ceru, ka tas bišķiņ liekas, ka ir arī sanācis labi kaut ko uztrenēt sev. Mācāmies. Raksturs ir jāaudzina. Tas nav tā, Dievs maini manu sirdi. Un Dievs tev iedod situāciju, kur kāds tev un kā viņš mainīs tavu sirdi. Viņš tev iedos situāciju, kur kāds brālis, iespējams, tev kaut ko skarbu pateiks. Kā tavs sirds var mainīties? Kā tu reaģēsi uz šo brāli? Tā viņš arī notiek. Treniņš, vai ne? Sportists, es zinu, es nodarbojos ar sportu jau no jaunības. Es zinu, ko nozīmē, ka es 1 nedēļu neesmu trenējies. Viss cauri. Man nākamajā treniņā viss kājas sāp. Un tāpēc mums jātrenējas gan piedot, gan palūgt piedošanu. Citreiz ir tā, mēs tā cēli. Es tev piedodu. Bet kā ir ar palūgt piedošanu? Tas arī jātrenējās ir. Ja gribam būt atvērti, tad esam atvērti visiem. Un es atļaušos teikt, ne tikai labi situētiem. Jā, esi atvērts visiem. Jo tu esi Kristus liecinieks. Visiem. Kristus neko neteica tur atsevišķai grupai. Viņš teica, visiem jums jābūt lieciniekiem. Un tas arī ir jātrenējās. Tas nav viegli. Ja mēs paskatāmies ar paši zinām stāsts, ar ko Jēzus sēdēja pie viena galda, tur bija gan bagāti, gan nabagi. Prostitūtas, un tai pašā laikā varēja nākamajā mirklī būt arī pie priekšniekiem lieliem. Ja? Viņš mācēja to, un mums tas ir jāmācās. Tas nav automātiski, tas nav uzreiz, es tam piekrītu, bet tas ir jāmācās.
Un viņam ar to kristumu nebija problēmas. Un viņš neteica, jums būs ar to problēmas, viņš teica, es jums došu spēku. Vai ne? Būt par maniem lieciniekiem, tas ir Kristus. Mēs kādreiz gribam tādas lietas mazliet garīgot, bet Mateja evaņģēlijas mazliet nolasīšu vienu pantu, kas man patīk. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. To saka Jēzus. Un tas ir svarīgi, kā es teicu, kā mans sludinātais sapas ar manu dzīvi. Ja? Ja es sludinu par labiem darbiem, tad arī daru labus darbus. Cilvēki teiks, jā, tur kaut kas ir. Vai ne? Un es saprotu, ka mums nevienmēr tas viss sanāk. Tā ir. Mums nesanāk, mēs esam cilvēki. Un mēs neesam paraugu kristieši. Bet mums to tā kā vajadzētu tiekties, vai ne? Bet kā Jēzus saka, ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Mums ir brīnišķīgs skolotājs, no ko mēs slavējam. Ne? Mums jau nav tikai jāslavē, mums arī jāmācās, ko viņš saka. Ne? Mums ir no kā smelties, gudrību, spēku. Ja? Mums ir no kā. Viņš mums dod to visu. Ziniet, mēs gaidām tādas kaut kādas garīgas izmaiņas manā, bet tā garīgā izmaiņa ir, kā es teicu, kā tu atbildēsi cilvēkam, kurš ir pret nelaimi. Tas arī būs tas treniņš, kā mēs atbildam, vai ne? Un labākais treniņš jau droši vien ir laulātie savā starpā. Vai ne? Tas ir labākais treniņš, un kur mēs rīvējamies droši vien visu savu dzīvi. Bet tas ir mazliet, ko es gribēju jums teikt šodien, kā es tam esmu gājis cauri, kā es to redzu. Jums tas, ja noder, tad kaut ko ņemiet sev, bet tas ir mans stāsts, un kurš vēl joprojām turpinās, un redzēs, kā Dievs to visu pavērtīs. Un mums būs skaists notikums pavasarī, kur kristīsies cilvēki. Jā, un tas ir tas lielais brīnums, ka cilvēks savu dzīvi vadot kungam Jēzum. Tas ir vislielākais brīnums šajos, ja mūsu laikmetā. Lai Dievs jūs to svētī, un lai Dievs jūs vada kā draudzi, būt kā gaismai šai pilsētā, šai vietā, un izplesties arvien tālāk. Āmen! Paldies tev, Vārts. Man liekas, ļoti iedrošinoši un vērtīgi būt par liecinieku. Tāds reāli piemēri man patika evaņģelizēt. Bet noslēgsim šo dievkalpojumu kopīgi vēl dziedot, slavējot kungu. Tavs vārds par visiem vārdiem stāv. Jēzu, tu vienīgais, kurš ir spējīgs glābt.
Cienīgs ikviena elpas vilcienā, Tev dzīvojam. Svētais nav neviens Tev līdzīgs, nav neviens kā Tu, Dievs, atver acīs brīnumiem un rādi, kāds Tu esi pildi, manu sirdi māci, visus mīlēt, kā Tu mīli. Cienīgs ikvienas dziesmas, ko es dziedu. Cienīgs Tu visas slavas, ko pienesu. Cienīgs ikviena elpas vilciena, Tev dzīvojam. Jēzu, Tavs vārds par visiem vārdiem stāv. Jēzu, Tu vienīgais, kurš ir spējis glābt. Cienīgs ikviena elpas vilcienā, Tev dzīvojam. Svētais nav neviens Tev līdzīgs, nav neviens kā Tu, Dievs, atver acīs brīnumiem
Ļoti atbilstoši dziesmu noslēgumā, ne? Māc man mīlēt, kā tu visus mīli, lai mēs varam būt par Kristus viņa lieciniekiem. Visus. Āmen. Tas kungs, lai tev svētī, lai tev pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Āmen. Esiet svētīti.